Katra trešā sieviete Latvijā cieš no vardarbības. Tā var būt tava draudzene, māsa vai kolēģe, kas cieš, bet baidās meklēt palīdzību. Tas nav kaut kur tālu, tas var būt tev blakus. 4 mēnešus dzīvoju vardarbīgās attiecībās un iztīrāmies, un man ļoti palīdzēja centra Marta darbinieki, lai es varētu paslēpties no tā vīrieša. Un tad es uzzināju, ka es esmu gaidībā. Nebūtu bijis centrs Marta palīdzība, tad arī nebūtu šeit, kur es esmu. Kāda veida palīdzību tev tieši sniedz? Juridisko tikai pēc tam, kad piedzima mazais, lai pierādītu DNS veidā, kad viņš ir tētis. Un palīdzēja man ar krīzes dzīvokli aptuveni pusgadu, kamēr es sakārtoju visus papīrus šeit dzīvojot šajā pilsētā. Finansiāli viņa man palīdzēja, jo es biju grūtniece, kura nestrādāja, nebija ienākumu nekādu. Psihologs man vēl bija pieejams no centra Marta, kurš arī bija man katru nedēļu, 2 reizes nedēļā. Vardarbība pret sievietēm nav tikai svešas un tāls problēmas. Tā notiek tepat mūsu sabiedrībā, mājās, uz ielas, pat darba vietā. Tā nav tikai fiziska, tā var būt arī emocionāla. Vārdi, kas pazemo un ievaino, tā var būt ekonomiska, kad tiek kontrolēti ienākumi, atņemta pieeja naudai. Vardarbība ir arī draudi un manipulācijas, kas liek justies iesprostotai un bezspēcīgai. Sievietes vēršās pēc palīdzības, un viņas jāatzīst vairāk vēršās pēc palīdzības. Un ja mēs salīdzinām to posmu pirms kādiem 3-4 gadiem, tad mēs varam teikt, ka tas cietušo skaits, kas pie mums vēršās, ir 3-kāršojies. Pagājušā gadā mums bija ap 800 rehabilitācijām, kas ir rehabilitācijas. Tas, kad mums ir zvanījuši cilvēki un prasījuši kādu konsultāciju vai padomu, tas ir vēl daudz vairāk. Aizvadītajā gadā valsts policijā reģistrēti gandrīz 7000 ģimenes konflikti, kuros cieš ne tikai bērni, bet arī sievietes. Svarīgi sabiedrībai kopumā būt vērīgai un redzot vardarbīgas situācijas ziņot tiesību sargājošajām iestādēm, jo iespējams tieši jūsu ziņojums var glābt pat sievietes dzīvību. Ja mēs skatāmies statistiku par to sieviešu skaitu, kuras ir noslepkavojuši intīmie partneri vai ģimenes locekļi, tad Latvijā ir vissliktākā situācija Eiropas Savienībā. Savukārt, ja mēs uzdodam cilvēkiem jautājumu, vai vardarbība ģimenē ir privāta lieta, vai citiem tur būtu jāiejaucās, tad lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka tā ir privātā vieta. Un šeit mēs atkal atšķiramies no citām Eiropas valstīm, jo citur tā neuzskata. Mēs aicinām mainīt šo attieksmi un rīkoties. Mēs gribam nodrošināt, ka visiem vardarbības upuriem ir nepieciešamais atbalsts un palīdzība, lai visi zina, kur vērsties, arī tie, kas redz vardarbību, var vērsties pēc palīdzības, un lai visi varmākas tiktu sodīti un apturēti. Bieži sievietes sāk šaubīties par sevi, pieņemot, ka varbūt viņas tiešām ir vainīgas, ka varbūt viņas būtu mazliet klusākas, mazliet pacietīgākas, tad viss būtu citādi. Bet vardarbība neizzūd. Tā kļūst tikai stiprāka. Latvijā valsts nodrošina vairākas aizsardzības mehānismus sievietēm, kuras cieš no vardarbības. Viens no galvenajiem ir pagaidu aizsardzība pret vardarbību, kas ļauj varmākam liekt piekļuvi dzīvesvietai un aizliedz kontaktēties ar cietušo. To var pieprasīt vēršoties policijā vai tiesā. Šī aizsardzība stājas spēkā nekavējoties un darbojas līdz tiesas galīgam lēmumam. Ja ir akūtā vardarbība, tur ir jāsauc policija. Tad ir jāzvan uz 112 vai 110, zvani visi tiek reģistrēti. Ja tas lēmums ir tāds nobriedis, kad es vēlos pārtraukt šīs vardarbīgās attiecības, droši var vērsties centrā Marta, var vērsties Skalbēs, var vērsties arī savos sociālos dienestos. Tas, ko var darīt uzreiz, ir sagatavot pieteikumu tiesai, kur pieprasīt pagaidu aizsardzību, ļoti skaidri aprakstot savu situāciju, kas notiek, kādā veidā izpaužās šī rīcība no vardarbīgās personas puses. Mans aicinājums vienmēr ir prasīt šo aizsardzību gan sev, gan saviem bērniem, jo tā vai tā ir zināms, ka bērni bieži vien tiks izmantoti kā tāds ierocis pret sievieti, līdz ar to ir ļoti laicīgi jau nostiprināt šo prasību aizsargāt sevi un bērnus vienlaicīgi, parādot arī šajā prasībā tiesai, kā bērni ir ietekmēti. Jo, protams, vardarbīgās attiecībās pat tad, ja bērni nav acu liecinieki šai vardarbībai, viņi tiek ietekmēti. To visu ir būtiski aprakstīt šajā prasībā par pagaidu aizsardzību.
Valsts nodrošina arī juridisko palīdzību. Tā ir pieejama sievietēm, kuras cietušas no vardarbības. Juridiskās palīdzības administrācija piedāvā atbalstu juridisku jautājumu risināšanā, piemēram, aizliegumu kontaktēties, bērnu aizsardzību, laulību šķiršanu un īpašumu sadali. Vēršoties šajās organizācijās, vai Centrā Mārta, vai Skalbes, vai kādos sociālos dienestos, vai kādā citā sev uzticamā organizācijā, ir ļoti būtiski pārunāt šo savu drošības plānu. Arī tajā brīdī, ja tu vēl neesi gatava pārtraukt šīs vardarbīgās attiecības, bet tev ir ļoti skaidrs nodoms, ka to vēlētos izdarīt, tad ir svarīgi pārdomāt visus soļus, kādā veidā es to plānoju darīt, kur man ir dokumenti. Ja ir kāda situācija, ka es varu, kā teikt, vienkārši paņemt savu somiņu un doties prom, vai tiešām, tā kā mums ir šis pagaidu aizsardzības rīks, zvanīt policijai, lai šī vardarbīgā persona tiktu, kā teikt, aizraidīta prom no mājām. Jo Latvijas gadījumā, ja tas dzīvoklītis pieder tev, vai tu esi galvenā, kas īrē šo dzīvoklīti vai māju, tad tā ir vardarbīgā persona, kurai jāatstāj māja. Bet pat tad, ja tas ir viņa īpašums, tas būs tiesas lēmums, uz cik ilgu laiku tiesa piemēros šo aizliegumu viņam tuvoties arī savam mājoklim, līdz sieviete var atrast un sakārtot šo mājvietu. Sievietes var vērsties arī krīzes centros, kas nodrošina drošu vietu, kur patvērties, kā arī emocionālu un juridisku atbalstu. Šie centri palīdz arī dokumentu sakārtošanā un plānu veidošanā, lai sieviete spētu sākt jaunu dzīvi, brīvu no vardarbības. Vēl viens brīnišķīgs rīks, kas mums šobrīd Latvijā ir, un tas ir no 23. gada, tātad jau 2. gadu, mēs redzam, cik ļoti labi tas strādā sievietēm, kas ir ārkārtīgi ievainojamās situācijās. Šis ir krīzes dzīvokļu pakalpojums, kuru arī tātad vēršoties vai sociālā dienestā, vai arī Centrā Mārta, ir iespējams šo pakalpojumu saņemt. Ko tas nozīmē? Ka apzinoties, ka tu esi ārkārtīgi ievainojamā situācijā, ka tev patiešām pastāv šis apdraudējums dzīvībai no vardarbīgās personas puses, ir iespēja mums nokārtot anonīmo dzīvoklīti. Mārtas centram ir 3 tādi Rīgā, mums ir vairākas istabiņas pieejams arī Rēzeknē un arī Liepājā. Un tas krīzes dzīvoklīšu pakalpojums ir elastīgs. Mēs varam meklēt gan tos resursus, kas ir mūsu organizācijas rīcībā, mēs varam arī meklēt kādus citus resursus, vienoties ar kādām viesnīcām. Ja tas ir steidzami ir nepieciešams šis mājoklītis, kur palikt sievietei un visticamāk bieži vien arī ar bērniem. Bet var būt arī gadījumi, kad bez. Tā arī ir iespēja. Valsts piedāvā arī sociālās rehabilitācijas programmas gan sievietēm, gan viņu bērniem, kuri cietuši no vardarbības. Šīs programmas ietver psiholoģisko palīdzību, sociālo darbinieku atbalstu un praktisku palīdzību, lai atgūtos no traumatiskās pieredzes. Mums ir speciālistu komanda, kas šeit ir Centrā Mārta, tas ir sociālais darbinieks, tie ir psihologi un tie ir juristi. Juristi palīdz kārtot visus jautājumus, kas ir saistīti ar tiesību aizsardzību, ja nereti arī ir krimināla procesa un tiesvedības, tad šajā posmā palīdz psihologi, kā reiz palīdz ar to, kas notiek tavā dvēseles pasaulē, palīdz saprast, ko es varu darīt, lai es atgūtu savu sadrupināto pašapziņu, tādā veidā atgūt sevi. Un sociālais darbinieks palīdz saprast, kādi pakalpojumi, atbalsts, pabalsti, varbūt arī darba iespējas vai izglītības iespējas atrodams mūsu Latvijā, lai varētu sakārtot šo savu sociālo dzīvi. Mums ir arī sociālais rehabilitātors, kurš palīdz arī nereti aizdoties uz kādām noteiktām institūcijām, apgūt kaut kādas noteiktas jaunas zināšanas, īpaši sievietēm, kurām nav bijusi iespēja iegūt izglītību un nav bijusi iespēja būt arī darba tirgū, tad ir vēl tāds cilvēks, kas ir palīdzošs. Vardarbība nebeidzas pati no sevis. Šis raidījums atgādinājums ik katram, ka vardarbība pret sievieti nav pieņemama. Aicinam ikvienu, kas piedzīvo vardarbību, nebaidīties, meklēt palīdzību un rīkoties. Tu neesi viena.